Labvakar! Labvakar visiem šajā skaistajā vasaras dieniņā, vakarā. Man ļoti liels prieks redzēt tos cilvēkus, kuriem interesē, ko mēs varam saņemt vairāk no šīs dzīves, no šīs kompānijas, jo patiesībā mums ir tiešām daudz klientu. Daudzi klienti jau ir iemīļojuši šos produktus un lieto gan paši, gan ģimene, gan arī citiem jau iesaka. Bet varbūt ir tāds, jā, neskaidrs jautājums, ko tad vēl es varu saņemt no šīs kompānijas? Kādas vēl man ir šīs iespējas? Un varbūt kāda maz solītis var aizvest līdz tiešām lieliem, skaistiem sapņiem, lielai, skaistai dzīvei. Un par to arī mēs šodien vairāk parunāsim, izstāstīsim, atbildēsim uz jūsu jautājumiem un parādīsim, kā tad rodās vispār nauda, kā no klienta jūs varat kļūt par tiešām sava biznesa īpašnieku, uzņēmēju. Tā kā visus šos soļus mēs iziesim soli pa solim. Bet kā pirmo es aicināšu vārdu došu Vinetai Meduņeckai, mūsu nutriciologam, pieredzes bagātai sievietei, kura ir gan projektu autore, gan veselības projektu autore, gan biznesa projektu autore, uzņēmēja, brīnišķīgs mentors, motivējošs cilvēks, kurš ir mums atbalsts visiem. Un Vineta, lūdzu, vārds tev. Jā, paldies, Diana. Tik svinīgi pieteici, ka pilnīgi man tagad liela atbildība. Jā, mans vārds ir Vineta Meduņecka, un es esmu laikam no visiem visilgāk šajā biznesā, vispār šo produktu lietotājs. Es esmu jau 16 gadus, un runājot par biznesu vai papildus iespējām, es šo te vispār sākumā neizskatīju par jebkādu iespēju, ja, jo es strādāju valsts darbā, tad 16 gadus atpakaļ pirmais es iemīlējos produktā, jo tā, kad es 9 mēnešus pēc produktu lietošanas biju atrisinājusi visas savas veselības problēmas, es vienkārši man pilnīgi tā kā pavērās tāda jauna ideja, ka man ir jāuzzina par šo produktu vairāk, un, nu, nezinu, īpaši sagadīšanās pēc aizgāju uz vienu pasākumu, kur runāja gan par veselību, gan otrajā daļā bija par biznesu. Un tad, kad es sēdēju, klausījos, kas šis ir par biznesa modeli, kā tas strādā, ka produktus var bez maksas nopirkt. Protams, kā valsts ierēdnē man nebija pārāk liela alga, ja, jo es tiešām visu laiku cītīgi strādājot, īsti nevarēju atļauties neko no tā, ko es biju savā dzīvē tā kā izsapņojusi, ja, un šeit es ieraudzīju to iespēju. Sākumā es domāju, nu labi, es šos produktus mīlu, gribētu viņus lietot bez maksas. Pēc tam jau, protams, pavērās pavisam, kā jau rakstīja Mārīta, man liekas, gribētu soli pa solim, ja, un tieši tā arī man bija soli pa solim. Bet tieši šāda informācija, kā jūs dzirdēsiet šodien, būs ļoti, ļoti jums vērtīga. Tāpēc, ka ir ļoti daudz mītu par šo biznesu, daudz visu kaut ko runā visi, ja, bet neviens īsti nesaprot, kas tas ir par biznesu. Un tāpēc, ja jūs šodien būsiet atvērti šai informācijai, es domāju, jums viss šeit arī izdosies. Nu ko, liksim slaidu. Pirmo, ja, tātad sāksim ar to, ka Koraļu kluba produkti iekļaujās wellness industrijas sastāvā, ja, un mēs zinām, ka wellness industrija, ja, varbūt esat jau dažādus pētījumus redzējuši vai paši pamanījuši, ka šobrīd mūsdienās jau ļoti daudz cilvēku tiešām domā par savu veselību, gan par fizisko, gan par psiholoģisko, ja. Cilvēki iet pie psihologiem, domā par savu uzturu, par svara kontroli, ja, tātad pāriet uz veselīgāku dzīvesveidu, ja, mēģina un atrast visādas tehnoloģijas, lai uzlabotu veselību. Ja. Ļoti populāra ir šī longevity koncepcija, ja. Tas ir angļu vārds, tātad kvalitatīva ilgdzīvošana. Es šobrīd pagājušajās brīvdienās biju seminārā, kur man stāstīja tādu insideru informāciju, ka pasaules bagātākie miljardieri tur Bezos, viņi ir vienkārši miljardus ieguldījuši sfērās, kas pētīs tieši šo ilgdzīvošanu, šos te anti-age. Un Koraļu kluba produkti ir tieši šajā sadaļā, jo jūs paši redzēsiet, vai varbūt jau esat izbaudījuši šos rezultātus, kā mainās cilvēks, kā mainās viņa izskats, kā mainās viņa veselības stāvoklis, jo produkti tiešām dara savu darbu un viņi iekļaujās šajā industrijā. Ja? Un mēs zinām, ka šeit ir arī dati, ja, kad katru gadu pieauga šis te peļņas, gūtās peļņas apjoms, ja teiksim,
19. gadā tātad bija 911 miljardi, ja, peļņa, tad jau 2022. jau 1079 miljardi, un tas visu laiku pieaug. Cilvēki atmet smēķēšanu, domā par savu veselību, un mēs esam šajā nišā iekārtojamies, ja, tātad papildus visam tam, ko viņi dara, ja, tātad bez veselības koncepcijas. Tātad nākošais slaids būs ļoti grūti sakārtot savu veselību, jo šis ir mūsu unikālais instruments. Ja? Tātad, lai šūnas atjaunotos, lai viņas reģenerētos, viņas to var izdarīt tikai pie noteiktiem apstākļiem, ja viņām ir skābeklis, ja viņām ir bioloģiski pieejams ūdens, kurā ir šis skābeklis un pH, ja šis te mūsu akvārijas, kurā dzīvo šīs te šūnas un replicējās, ja viņš tiek attīrīts, ja viņam tiek iedota pareiza šūnu pārtika, un ja šīs te šūnas mūsu starpšūnu šķidrumā tiek aizsargātas. Jo gada laikā cilvēkam nomainās 98% šūnu, un mēs tiešām paši esam pamanījuši, ka dzerot Koroļa kluba produktus, ja lietojot šo te visu koncepciju, ja mēs kļūstam pavisam savādāki ar katru mēnesi, ja mainās tam cilvēkam izskats un arī pašsajūta. Nu, lūk, tālāk, kādas tad produktu, kādi virzieni mums ir? Mēs te redzam, ja tā, tad pirmkārt, es jau teicu, bioloģiski pieejams ūdens, 70% cilvēku sastāv no ūdens, un viss tas, ko mēs pērkam pudelēs, jebkur mēs iegūstam, šīs te ūdens nav bioloģiski pieejams, nav dzīvs, mums ir veselas lekcijas, kur ir tieši par šo dzīvo ūdeni, kāpēc viņš ir šis unikālais ūdens tik atveseļojošs organismam, tad mums ir viss, lai iztīrītu jebkuru orgānu. Mūsu visi šie detoks produkti darbojās uz visām izvedu sistēmām, uz zarnu traktu, uz nierēm, un tā, līdz ar to mēs varam iztīrīt arī limfu, un līdz ar to mums tā attīrīšanās ir ļoti kvalitatīva, jo tas ir būtisks solis pirms mēs vispār dodam šūnu uzturu, jo mēs zinām, ka netīrā organismā daudz kas neuzsūcās, kā Damilāna saka, tas ir vienkārši dārgs urīns. Šeit mēs visu daram secīgi. Tad mums ir produkti organisma aizsardzībai, mums ir unikāla kosmētika, būs vēl jaunākās paudzes tuņas, liumī, kosmētika, mums ir emū tauki, mums ir daudz kaut kas, ar ko var ārīgi kopt tādu. Un, protams, dabīga mājas aptieciņa. Mēs vienmēr visos dzīves gadījumos zinām, kādas dabas vielu ekstraktus mēs varam lietot, lai mums nevajadzētu iet un pirkt ķīmiskos medikamentus. Mums ir ļoti plaša spektra dabas antibiotiķi, antiseptiķi, un tā ir arī viena no mūsu milzīgajām bagātībām. Tālāk. Nu tātad, ja mēs runājam par biznesu šeit, šo koncepciju, liekas, Dievs, cik sarežģīti, šūnas atjaunojās, kā tad, lai es to vispār izdaru, tad šeit mums ir viss jau paku sistēmā izdomāts, ārsti, naturapāti, nutriciologi ir salikuši šīs te pakas, kur soli pa solam mēs ejam uz šo organismu atjaunošanu, tātad sākumā ir detoks, tad mēs iztīram visas parazītu sēnes, vīrusus, baktērijas, tad mums ir dziļā zarnu tīrīšana, pēc tam mēs ejam uz nutripakām, mums ir pasaulē, man liekas, labākais kolagēns un bilerons, kas atjauno locītavas, bet mēs ejam visu šo te secīgi un arī strādāt ar šīm pakām jaunajam biznesa partnerim ir ļoti vienkārši. Tālāk. Nu, un, protams, pats galvenais, kas vispār ir mūsu pats labākais un vērtīgākais biznesa instruments, protams, ir šie te klientu rezultāti, jo tikai tad, kad cilvēks iegūst šo te rezultātu, viņš ir gatavs ieteikt citiem. Mēs paši priecājamies par tiem rezultātiem. Dažreiz mēs vienkārši klausamies, skatāmies šos rezultātus, un mēs pat nevaram noticēt, ka tik ātri, tik efektīvi šis te produkts darbojās. Šeit mēs redzam vairākus cilvēkus pirms pēc, šeit vairāku svaru, bet ne tikai svaru, ādas atjaunošanās. Šeit šī ģimene pat pateica, ka viņiem Korāļu klubs esot izglābis viņiem ģimeni, jo pirms tam viņi bija neapmierināti ar dzīvi, viss jau bija slikti, un šeit viņi pārvērtās par ļoti efektīvu pāri, kuriem ir atjaunojušies hormonālā sistēma, nervu sistēma un dzīve iet vienkārši jau citu gaitu, laimīga, skaista ģimene. Protams, ādas problēmas var risināt un ļoti daudzas visādas problēmas, jebkuras no 26, neteikšu
šīm te problēmām, bet ir cilvēkiem ļoti daudz problēmas visāda veida, ja, jo atjaunojas āda orgāni, atjaunojas funkcijas organisma, un organisms pats spēj tikt galā ar šīm problēmām. Mūsu produkts lieliski strādā, līdz ar to klienti ir sajūsmā, ir gatavi dalīties, ir gatavi fotografēties, runāt par to, un līdz ar to dažreiz ir tā, ka cilvēks man zvana, saka, Vinete, vai tu vari lūdzu atnākt, pastāstīt manām draudzenēm, jo viņas man visu laiku prasa, ko es tādu daru, ka es esmu izmainījusies, un tad jau mēs ejam, jā, pie šiem cilvēkiem un stāstam jau tālāk, tā kā ļoti labi un efektīvi produkti, kas paši sevi spēj pārdot caur cilvēku rezultātiem. Vēl bija man kaut kas, jā? Jā, nu šeit mēs arī redzam, kā bioloģiskais vecums samazinās, jā, par cik gadiem es īsti neredzu, par 16 gadiem ir samazinājies, ja šeit mums ir slavenais latviešu motosportists Leons Kozlovskis, kurš ir jau ilgus gadus uz Koraļu kluba produktiem un atjaunojies tieši pateicoties ar Koraļu kluba produktiem no dažādām ļoti smagām traumām. Šeit mēs redzam rezultātu locītavu atjaunošanā, tā kā mums ir milzums daudz rezultātu, mums ir projekti, kuros cilvēki dalās, tie ir simtiem tūkstošiem rezultātu, kuri liecina par produktu efektivitāti. Paldies! Paldies, Vineta, liels! Un iesim tālāk un par to, kādas tad ir šīs te priekšrocības jums kā klientiem. Aicināšu pastāstīt mūsu nutricoloģi uzņēmēju Annu Ivanovu. Anna, lūdzu! Jā, labvakar visiem. Tagad noskatījos atkal šos burvīgos rezultātus un saprotu atkārtot, ka es esmu īstajā vietā, ka tiešām cilvēki atnāk ar problēmām un aiziet bez problēmām ar labu veselības stāvokli. Mani sauc Anna Ivanova, esmu nutricologa, esmu atnākusi uz savu bērnu veselību. Pirms 5 gadiem mums bija atopiskais dermatīts, bērns jau piedzīva ar atopisko dermatītu un, diemžēl, medicīna mums nevarēja palīdzēt. Un kaut kādā brīvainā kārtā es vienkārši ieraudzīju informāciju, kā var attīrīt bērniņu un saņemt ļoti labus rezultātus. To es arī izdarīju, sāku pamazām saņemt produktu bez maksu, produktā es iemīlējos, un jau, kad es gatavoju šajā lekcijai šodien, es secināju, ka es jau vairāk pa gadu esmu aizgājusi no darba. 27. maijā 2025. gadā es uzrakstīju atlūgumu, un šobrīd esmu šajā biznesā. Esmu bijusi bankas darbinieks, ļoti strādāju tādā augstā amatā, un izlēmu un secināju, ka es gribu būt te, gribu palīdzēt cilvēkiem, un īstenībā par šo gadu es esmu mamma 3 bērniem, un mani bērni pateica, mamma, tu beidzot esi laimīga un vairāk uz mums nekliedz. Tas tiešām tāds pluss. Un šobrīd es jums šodien pastāstīšu par Coral Club un tā priekšrocības, jo es īstenībā skatos, ka ļoti daudz darba devēja, kad piedāvā darbu piedāvā dažas priekšrocības. Tur veselības apdrošināšana, jā, varbūt papildus atvaļinājumi, bet tieši atkārtoti gatavojot šo tēmu, es saprotu, ak, Dievs, cik mums ir daudz priekšrocību šajā uzņēmumā. Tātad uzņēmums ir reģistrēts, jūs tikai iedomājieties, 1998. gadā. Tie ir 28 gadi pasaules tirgu. Es uzskatu, ka ja uzņēmums jau ir vairāk par 18 gadiem tirgu, tad viņš ir stabils, tad te var tiešām daudz sasniegt. Jā, tad uzņēmumam bija gan krīzes situācijas, bet izdzīvoja, jā, tad uzņēmumam tiešām var uzticēties, jo 28 gadi tas tiešām ir ļoti daudz. Produktu piegāde uz 127 valstīm, pārstāvniecība 31 valstī un vairāk kā 350 ofisi visā pasaulē. Jā, tad, ja jums klienti ir no citas pasaules malas, tur var būt arī ofisi, jā, tad pārstāvniecība, kur var arī iegūt visus produktus. Par produktu skaitļos. Ja, tad Coral Club produktu līnijas ir paredzētas kompleksēji, to problēmu novēršanu, to, ko minēja Vineta. Ja, tad mums ir veselības koncepcija, ja, tad soli pa soli cilvēks atnāk pie saviem rezultātiem. Ja, tad, kas saistīts ar mūsdienu agresīvo ārējo vidi, sliktu ekoloģiju, stresiem un
kvalitatīvu pārtiku. Tad mums ir 150 un vairāk produktu. Ja, tas ir daudz, 2000 spēkā esošie certifikāti, jo ļoti daudzi jautā par certifikātiem, jau daudz klienti jautā, vai jums ir certifikāti, mums ir certifikāti, tos arī var apskatīties internetā, 10 un vairāk zīmoli, jeb līnija, ja, un ekskluzīvi produkti. Nemainīgi 5 nemainīgi ražošanas principi, jā, tad Coral Club sortimentā ir daudz produkti, kas tiek ražot no visa pasauli pieejama kvalitatīvām augu sastāvdaļām. Visu to apvieno nemainīgi ražošanas pieeja, kas pamatojās uz 5 nemainīgiem principiem, jā, tā kā 5 pirkstu princips. Kvalitāte bez kompromisiem, jā, to, ko es arī minēju par mūsu certifikātiem. Viens no Coral Club ieguvējiem ir, protams, ka produkti tiek ražoti uzņēmumos, kas strādā atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem, kas ir ļoti svarīgi, jā. Tie nav vienkārši logotīpi un uz iepakojumi, bet neatkarīgi kvalitātes sistēmas apliecinājumi. Te var redzēt 3 logotipus, un GMP certifikāts nozīmē, ka ražošanas process tiek stingri kontrolēts, sākot no izejvielām līdz gataviem produktiem. Tas nodrošina nemainīgu kvalitātes kārtā partijā. Tajā šīs certifikāts ir ļoti svarīgs. Nākošais certifikāts, tas ir HACCP, pārtikas drošības sistēma, kas palīdz saulaicīgi identificēt un novērst iespējamos visādus riskus ražošanas procesā. Un ISO certifikāts ir starptautiski kvalitātes vadības standarti, kas apliecina, ka uzņēmumā procesi tiek organizēti un regulāri uzraudzīti. Uzņēmumā arī pievērš lielu uzmanību izejvielu kvalitātei un, protams, produktu drošībai. Produktu ražošanai netiek izmantoti tādas sastāvdaļas kā GMO, tad kaitīgi konservanti, mākslīgi garšas pastiprinātāji un citas nevēlamas piedevas. Es zinu, piemēram, arī aptiekā, ieejot iekšā, piemēram, bērnu nutrienti, jūs vienkārši palasiet to sastāvdaļas, kādi vienkārši, lai to garšu, to pašu omegu, tur ir pievienoti mākslīgie gan krāsvielas, jā, un aromatizātori, kas mūsu uzņēmumā tas nav, un viņi nav kaitīgi bērniem. Nu, protams, mūsu labākie speciālisti, jā, varat arī paskatīties internetā, kas vispār šie cilvēki ir. Jā, tad viņi ir labākie speciālisti, tie ir bioķīmijas un dietoloģijas jomā, kur izmanto jaunākus pētījumus un tehnoloģijas. Jā, te var redzēt gan doktora Sonhem Boks, mūsu leģendāros produktus ir izstrādājis tādus kā Fandatox, Slim by Slim, doktors Alberts Zērs, man liekas, ir vispār izgudrojis tādu mūsu unikālu vienu no programmu, kur cilvēki uzreiz grib sākt ar Colorado Plus vai Colorado Green vai Colorado Light, kurš ir izgājis, tas zina, par ko es tagad runāju. Jā, tad Nils Duševs, tas ir Vācijas profesors, kurš tieši izstrādāja mūsu unikālo produktu Biloronu, jā, tātad 20 gadu laikā ir izgudrots tāds unikāls produkts, jo cilvēki tiešām lieto un saņem labus rezultātus. Dr. Stefans Aubergs, Roberts Tidenmanis, tas ir arī mūsu Pentokānu un H-5. Šie 2 produkti, man liekas, ikdienā katrs cilvēks lieto katru dienu, un Keito Kitamura, Coral Mind mūsu labākais, viens no labākais. Mums vispār visi labi produkti, bet Coral Mind tiešām ūdens, kur dzerās vieglāk, mīkstāk, jā, un dod savus rezultātus. Nu, protams, uz viena viļņa ar dabu, jā, tad mūsu produkti satur dabiskās izcelsmes komponentus, kas sevi uzsūkuši dabas ārstniecisko spēku, un pateicoties zinātniskiem sasniegumiem ir līdzsvarota un bioloģiski pieejamā veidā. Ja? Tad tehnoloģijas. Mēs tieši koncentrējamies uz veiksmīgākām pasaules praksēm, jā, kuru ieviešana palīdz nodrošināt produktu visaugstāko kvalitāti. Jā. Man liekas, tādēļ arī uzņēmums arī pastāv jau vairāk par 28 gadiem, jā, jo tiešām
produkti ir ļoti augstā kvalitātē. Tad nav, kā es teikšu, nav kauns piedāvāt tādus produktus, jā, jo tiešām ļoti labi rezultāti vienmēr. Un centieni radīt vēl efektīvākus risinājumus veselības stiprināšanas mūs motivē meklēt jaunas tehnoloģijas visā pasaulē. Tieši tāpēc Coral Club ražošanas geogrāfiski ir tik plaša. Mūsu produkti tiek ražoti ne tikai tur kaut kādā vienā valstī, bet tā ir gan ASV, Japāna, Vācija, tas pats Nils Dušaks, kurš tieši izstrādāja Bilronu, Kanādu, Franciju, Nīderlandi, Spāniju, Sloveniju, Armēniju, Norvēģiju, Dienvidkoreju un Taivānu. Tas ir vienkārši unikāli, ka uzņēmums spēj būt tehnoloģijas tiešām vairākās pasaules malā. Un mēs varam pārliecināties un būt droši, ka ja kaut kas notiek vienā pusē, tad noteikti ražošana neapstāsies. Un runājot par priekšrocībām, tad noteikti tirgus segments, sākot no pašiem jaunākiem. Tieši, kad maz bērniņš piedzimstot, tas arī mans gadījums. Es savu bērnu sāku attīrīt, kad viņam bija tikai 5 un 6 mēneši, un es kā mamma nebaidījos. Jā, es sapratu, ka mums šie produkti palīdzēs un līdz pat senioru vecumam, jā, tad, lai uzturētu gan kaulu stiprumu, jā, un vispārībā prāta, lai nav kaut kāds ar prātu problēmas, jā, tad šie produkti ir gan, tad mēs varam piedāvāt jau no dzimšanas un līdz senioriem, jā. Patēriņš, protams, šos produktus, kad cilvēks sāk lietot, viņš saprot, ka strādā un daudz atsakās no medikamentiem, jā, tad, protams, katru mēnesi produktus pērk, lieto, lai uzturētu savu veselību. Jā, tad ļoti svarīgi arī, ka ir bez iestāšanas maksas. Tad jums ir iedots referālais links, jūs reģistrējaties, jums ir savs kabinets, jūs varat apskatīt visus produktus, jums nav jāmaksā par reģistrēšanu vai kā citi tīkla mārketinga kompānijas dara, ka viņi vienkārši liek cilvēkiem kaut kādus bāzes produktus vienkārši nopirkt, lai iestātos, jā, bet mums ļoti lojāli uzņēmums vienkārši iedot referālo linku, reģistrējieties, un tad jau jūs varat pirkt produktus. Un online bizness, kas ir mūsdienās, man liekas, pēc Covid laika vispār ir ļoti svarīgi. Jā, mēs varam strādāt no jebkuras pilsētas malas, no jebkuras valsts malas, piemēram, kā šobrīd mēs vadam lekciju, es esmu Jelgavā, Vineta ir Rīgā, Diāna ir Alūksnē, un tas ir tiešām ir unikāli, jā, nevis tu kaut kur sēdi kaut kādā birojā un strādā visu dienu. Un mantošanas tiesības. Un man jautājums arī, vai vispār mūsdienās darba tirgu, kad mēs ejam vienkārši algotā darba, vai ir mantošanas tiesības? Jā, tad diemžēl nē, jā, bet jā, mums jau te ir, tā kā mēs darbojamies un mums ir biznes, tad mums ir arī mantošanas tiesības. Jā. Un tas runājot par Coral Club pārdošanas birojiem, tad ir Miera iela 97 un Dzirnavu iela 37. Ļoti skaistas telpas, tie, kur ir Rīgā, jūs droši varat braukt uz vietas, pirkt produktus, apskatīt, kas ir uz vietas. Ja jums ir klienti, ja jums ir partneri, paskatieties, cik skaistas telpas, jūs varat braukt, jūs varat sarunāt tikšanās, jūs varat, mēs, piemēram, ar meitenēm, ar maniem kolēģiem te arī vadam lekcijas, ja, tad telpas ir bez maksas, tad uzņēmums tiešām ir lojāls, viņš dod iespējas, lai mēs attīstītos, tikai ir jādara. Paldies! Paldies, Anna. Jā, ļoti forši. Es arī pilnīgi atkal klausījos un pilnīgi likās, cik forši, ka es esmu tieši šajā kompānijā. Jā, iesim tālāk, un tālāk paturpināšu es par atbalsta instrumentiem, bet nedaudz iepazīstināšu arī ar sevi. Mani sauc Diāna Pelaka. Es šajā, kā klients, esmu jau 5 gadi vairāk, 5+ gadi, bet jau tādā apzinātā biznesā esmu 3 gadus, jo tieši arī apmēram 3 gadi atpakaļ es aizgāju no sava algotā darba, kur es vadīju muzeju, biju muzeja direktore. Un 7 gadus veselus, jā, līdz brīdim, kad es arī saskatīju šīs iespējas, kā no klienta es gribēju kļūt par uzņēmēju, par sava biznesa autori, teiksim tā, un arī
saskatot šīs te iespējas, ko sniedz Coral Club, domāju, kāpēc gan ne? Kāpēc gan neņemt to, ko sniedz dzīve, ko sniedz šī te brīnišķīgā kompānija un arī mentori. Tātad, kādi vēl mums ir atbalsta rīki? Viens no tādiem tiešām svarīgiem atbalsta rīkiem, ko es uzskatu, ir mentora atbalsts. Un tas nav tikai mentors, teiksim, biznesa mentors, tas ir pirmām kārtām mūsu veselības mentors, jo jūs katrs atnācāt uz kādu cilvēku, uz kāda cilvēka rezultātu. Es, piemēram, atnācu uz savu radinieci, uz Annu Ivanovu, jo es ieraudzīju, kā rezultāts nostrādājas viņas ģimenei, un tas mani iedvesmoja arī pamēģināt. Un tas ir tas cilvēks, ko jūs ieraugat, atnākat, viņš jūs ieved visā šajā koncepcijā, lai saprastu, ar ko sākt, visus pārējos atbalstus, kurus saņem. Tātad jums blakus ir cilvēks, kuram jūs tiešām varat paprasīt jebkurā brīdī, jebkuru jautājumu. Un šis cilvēks tiešām ar visu lielāko atbildību, sirdi un dvēseli būs ieinteresēts, lai jūs sasniegtu savu šo te veselības rezultātu pirmām kārtām. Kā nākamais jūs esat noteikti pamanījuši, arī mums notiek ļoti aktīvi, aktuāli, regulāri šie te veselības projekti. Un viens no tādiem leģendārākajiem arī, ko Vineta ir jau ieviesusi jau tiešām vairāku gadu garumā, ir šis te izmaini savu dzīvi 90 dienās, jo ņemot vērā šo te veselības koncepciju un šo te sistēmisko pieeju, mēs saprotam, ka apēdot vienu magniju, mēs neatrisināsim visas problēmas, ja, ka mums ir jāiet konceptuāli, un tieši šis ir tas projekts, kur cilvēki iegūst vislabākos rezultātus, visstabilākos un noturīgākos rezultātus, tā kā tiešām aicinām piedalīties gan lielajos projektos, gan arī varbūt pamēģināt, kā saka, ar mazajiem projektiem. Viena mēneša projekts, kas, piemēram, šobrīd no šodienas tieši startē, ir restarts, atgūstam vasaras enerģiju, ejam detoks programmu kopā ar kokteļiem mūsu garšīgajiem, ja tāds atslodzes projektiņš, vai arī ejam 7 dienu tādu intensīvu, kas mums bišķiņ ieliek tādā disciplīnā, bet superīgs projekts. Tā kā katrs var izvēlēties to, kas viņam vairāk uzrunā, vai uzreiz iet lielā projektā, vai sākt ar drusciņu, pamēģināt, kas tev labāk patīk, un tad jau arī pēc tam turpināt noteikti visu koncepciju. Tātad veselības projekti, kas mums notiek online platformā, atrašanās vietai nav nozīme, pieslēdzamies projekta grupiņās un ejam projektu kopā ar veselības trenerīšiem, ar nutriciologiem un gaidām foršos rezultātus. Kā nākamais, arī brīnišķīgas iespējas mums notiek gan klātienes tikšanās, tātad gan par veselības tēmām, gan par biznesa tēmām. Pasākumu klāsts ir diezgan plašs un skaists, jā, tās ir tātad šīs te tikšanās gan Rīgā, šajā te Coral Club veikalā, ofisā, gan arī mēs visi dzīvojam tā kā, kurais, ja, bet katrs no veselības treneriem taisa arī šīs te klātienes tikšanās savā reģionā, savā pilsētā, kur jūs arī, ja vien jūs ieraugat šo te informāciju čatos, droši var pieteikties, nākt, klausīties, mācīties, uzdot jautājumus. Tātad noteikti forša platforma, kur var satikties klātienē, jo man liekas, klātiene tas ir atkal pavisam kaut kas cits, satikties, iepazīties un uzdot savus jautājumus. Tāpat arī mums ir tiešām arī plašs tāds informācijas bāze, es teiktu, tāda informācijas bāze, kur tiek likts visa informācija, gan visus šos te Zoom lekcijas, visus webinārus, visas veselības stundas, kas mums ir bijušas pa tēmām, jūs variet atrast Es mīlu tevi Coral Telegram grupā. Un šīs te grupas arī mums ir gan latviešu, ukraiņu, krievu, angļu, spāņu valodā, ir arī lietuviešu valodā. Tā kā, ja gadījumā jums ir... Tātad, ja jums ir cilvēki, draugi, kas runā šajās valodās, viņi... Tas, kā saka, valoda nav šķērslis, lai viņi neizzinātu šo te koncepciju un nepamēģinātu produktu. Ir atsevišķs čats par vīriešu veselību, par bērnu veselību, veselīgs sports, atslodzes ceturtdienas. Tātad laipni aicināti tiešām pievienoties šajos čatos
un ņemt informāciju, skatīties, klausīties, mācīties. Tāpat arī otra sadaļa ir mums biznesa atbalsta čati, ja? Tātad Coral Business Time, veselības trenerīši, kur mēs arī krievalodā ir šādas te grupiņas, kur mēs tātad mācamies, domājam dažādus izaicinājumus, idejas, pasākumus, tātad ir arī atbalsts šajā te biznesa uzsākšanā. Jā, un pasākumi tā ir mūsu tiešām spēka vieta. Es domāju, tie, kas varbūt vēl nav bijuši uz mūsu klātienes pasākumiem, šī ir lieliska iespēja jums to izdarīt un būt kopā ar mums mūsu skaistākajā, sirsnīgākajā, tiešām iedvesmojošākajā pasākumā, kas būs jau pavisam tuvu šonedēļ, tātad sestdien, svētdien, 11. 12. jūlijas, Coral Stories. Un iedomājieties, 10 gadi šogad aprit šim pasākumam, un būs mums sirds stāsti, īsti cilvēki, patiesi stāsti. Būs mums dejas un ballīte, un dzīvā mūzika, un dīdžejs, un sarunas sirsnīgas, un kubuls ar pirtiņu, un turpat netālu jūra, un mēs paliekam nakšņot šajā te viesunamā Rakari. Šogad tas mums notiks, skaista vieta, un jums vēl ir iespēja pievienoties mums. Varbūt meitenes ieliekat reģistrācijas linku šeit čatiņā ierakstiet, ja? Ielieciet, aizsūtiet. Tā kā droši vēl var pievienoties, jo 101 cilvēks jau ir reģistrējies šim pasākumam, bet vietas vēl ir, tāpēc, mīļie, izmantojiet iespēju un atnāciet paši un sajūtiet tiešām to enerģiju, kas tur valda, jo tā nav vienkārši vārdos aprakstāma un caur datoru nododama. Jā, un tālāk runājot par naudu. Tātad, kā tad mums veidojas nauda un kādas vispār ir iespējas? Tātad, ir sadarbības modeļi, ko mēs varētu iedalīt tādos lielos, trīs lielos punktos, teiksim tā. Pirmais ir produkts bez maksas. Tātad produkts bez maksas, kur principā no 125 līdz 400 eiro var jebkurš klients to izdarīt, ja vien ir vēlme un vēlme dalīties ar cilvēkiem. Ja tātad iegūstam produktu bez maksas, tātad tas ir tā, kad mums Coral šajā te Coral kabinetā, ja teiksim, mums katram ir šis te veikals, ieejam veikalā un tur mums parādās katru mēnesi Coral walletā naudiņa, ko mēs varam izmantot produkta iegādei. Ja? Un tātad tas arī skaitās šis te produkts bez maksas, kur mēs norēķināmies ar Coral naudām. Tas ir tā kā eiro nauda, bet mēs viņu par Coral naudu saucam. Nākamā iespēja ir papildus ienākuma iespēja, kas ir apmēram jau no 400 līdz 1200 vai bišķiņ vairāk jau, cik nu arī vēlas. Tātad papildus ienākums. To mierīgi var apvienot ar savu pamatdarbu, ar esošo darbu vai biznesu, savu pamatbiznesu. Ja? Tātad mēs veidojam papildus ienākumu. Un kā trešais, šī te joma jau ir starptautisks biznes, kas tiešām jau ir nopietns lēmums darboties šeit uz visiem 100% pastāvīgi, kā arī to izdarīju es, jā, aizgāju no darba un esmu pilnīgi 100% šeit un varu teikt viennozīmīgi, ka tas ir mans labākais lēmums tiešām dzīvē, jo tagad es dzīvoju savu labāko dzīvi un zinu, uz ko es vēl eju, uz kādiem mērķiem eju, un tātad šis starptautiskais biznes, kur principā robežu nav. Bet izskatīsim to visu arī vēl sīkāk. Tātad, kā tas viss veidojas? Tātad mēs zinām to, ka produktiem ir tātad kluba cena un jūsu cena. Šo te kluba cenu mēs iegūstam tad, kad mēs reģistrējamies ar šo te linku, ko esam ieguvuši no tā cilvēka, kas mums ir iedvesmojis, ja? Vai, teiksim, jūs. Tā kā jūs padalāties ar savu rezultātu vai pastāstat vienkārši savai draudzenei, kaimiņam, cik foršs rezultāts ir iegūts, jūs viņam aizsūtat šo te referālo linku, viņš piereģistrējās un viņš ir jūsu struktūrā un saņem tātad šo produktu par kluba cenu. Tātad rodas kluba cena,
Tātad cena un punkti. Un kluba cena mēs tad ietaupām 20% jau kā klients. Tālāk, kur tad var atrast šo te referālo linku? Jā, bieži vien cilvēki jautā, kas tas par linku? Tātad, ja jūs ejat šajā te Coral Club kā caur aplikāciju, ja, tad atveram šeit ielūgums un uzaiciniet jaunu dalībnieku. Ja. Šī te ir tā saitīte, kur nokopējam, aizsūtam cilvēkam, vai nu caur WhatsAppu, vai caur kādu citu saziņas līdzekli, vai arī QR kodiņu var noskanēt vai aizsūtīt. Ja mēs ejam caur internetu saiti Coral Club mājaslapā, ja, tad paskatāmies šeit augšā, labajā stūrītī vienmēr parādās mums tāds arī links, jā, HTTPS augšā, un tur tas numuriņš, Coral Club un numuriņš. Tātad tas ir jūsu, tas identifikācijas, teiksim tā, numurs, jūsu kluba numurs, ar kuru jūs vai nu ielogojaties iekšā internetveikalā, vai nosaucot savu šo te numuru klātienes veikalā, varat iepirkties ar šo te atlaidi. Vēl ir iespēja arī jums pašiem, piemēram, jūs satiekaties ar kaimiņieni, viņa pasakā, jā, es arī vēlos to detoksu, kā man piereģistrēties, tad jums ir telefons rokās, jūs uzreiz variet šo reģistrāciju uztaisīt, kamēr esat kopā, piemēram, ja? Vai arī varat vienkārši sazūmot, sazvanīties un arī piereģistrēt šo te cilvēku. Tātad to jūs atradīsiet savā kabinetā, reģistrēties un aizpildot šo te lapu sadaļu, tātad jūs paši variet piereģistrēt savus cilvēkus. Un kā tad veidojas šīs te klientu priekšrocības? Pirmais mēs izskatīsim šo te iespēju kā patērētājs. Tātad, principā es arī vienmēr saku, nē, ir tā, ka cilvēki bieži vien mani klienti saka, jā, es tik daudz tagad komplimentus saņemu no kolēģiem, no mājiniekiem, no draudzenēm, un viņi man prasa, tu tāda frišāka izskaties, tāda enerģiskāka, ko tu dari, ko tu lieto, un es jau saku, nē, es jau neko nedaru tādu. Un tad man liekas, mīļie cilvēki, kāpēc jūs nedalāties ar to prieku, ar to instrumentu, ko jūs paši darat, ko jūs lietojat, jo, ja tev ir rezultāts, arī tu vari kādam cilvēkam palīdzēt, un arī viņš var iegūt rezultātu, un arī viņš var dzīvot pilnīgi savādāku dzīvi, un par to pateicībā tu saņemsi bonusu, un kaut vai tas būs mazāks vai lielāks bonus, tomēr ir prieks saņemt šo te iespēju, jo tātad, pat ja tu esi patērētājs un neizskati šobrīd liela biznesa iespējas, ja tik un tā tu vari saņemt bonusu. Tātad 20% atlaide reģistrējoties, to mēs jau izskatījām. Tālāk, tātad, ja tu esi tikai kā klients un tu iesaki šo produktu savai draudzenei, piereģistrē viņu pie sevis, viņa nopēr kaut ko, ja, un tu saņem 5% rekomendācijas bonusu no piesaistīto klientu pirkumiem. Ja. Tātad tu jau saņem. Tāpat arī papildus produktu akcijas. Ja. Mēs vienmēr redzam, ka katru mēnesi ir jauni produkti, jaunas akcijas, to arī mēs varam izmantot. Un plus vēl mūsu personīgais kabinets, kur tu vari redzēt visus savus klientus, visus cilvēkus, kam tu esi ieteicis, palīdzējis, un to tu visu varēsi apskatīt arī savā kabinetā. Tālāk, nākamais solītis mums ir prēmijum patērētājs. Tātad, ko tas nozīmē? Piemēram, tu katru mēnesi kaut ko bišķi nopērc, bet tev nesanāk tie 500 punkti vienā mēnesī, bet, piemēram, pusgada laikā tu esi pa bišķiņai pircis un tev sanāk šie 500 punkti pusgada laikā. Tātad, tajā brīdī, kad tev ir šie 500 punkti, tu sāc saņemt 10% no personīgā pirkuma punktiem. Un tos pašus plus vēl 5% no rekomendētāja bonusa par piesaistītajiem klientiem. Ja? Tāpēc mēs arī vienmēr sakam un arī aicinām cilvēkus nebaidieties no reģistrācijas. Tas
Tas vispār tev, kā saka, nekādu pienākumu neuzliek. Tev nav obligātie pirkumi. Tev neviens neliek parakstīt līgumu vai vēl kaut ko. Tu vienkārši sevis dēļ, tu sāc krāt šos te bonusus, lai saņemtu kaut vai šos te 5 vai 10%, ja tāpēc tiešām nebaidāmies no reģistrācijas, nav šeit nekādu zemūdens akmeņu, ja tā kā tiešām droši un tīru sirdi to darām. Tālāk nākamais pakāpiens mums jau ir produkts bez maksas, kas arī es dzirdēju jau šeit daudzus interesē, kā mēs varam iegūt produktu bez maksas. Tātad, produkts bez maksas rodās tajā brīdī, ja mēneša ietvaros, tātad tagad mums ir jūlija sākums, vēl viss mēnesis ir priekšā, un jums ir brīnišķīga iespēja vēl pilnīgi mierīgi uztaisīt šo te direktoru vai direktoru 750, par to es izstāstīšu. Tātad, kas notiek? Tātad mēneša laikā, tad, kad tu viena mēneša ietvaros savāc 500 punktus, gan tu pats kaut ko nopērts, gan arī tavi klienti, kam tu esi tātad ieteicis kaut ko nopirkt, viņi piereģistrējušies, jums kopā sanāk 500 punkti. Un tātad tu saņem šos te procentus, 25% no tava personīgā apjoma punktiem un 25 līdz 15% bonusu veidā no klientu punktiem. Tie ir atkarīgi tā, vai tie tavi klienti vai ir VIP klients vai nav VIP klients, tajā tik smalki neieslīgsim, bet principā no 500 punktiem tu saņem 125 eiro produktam bez maksas, ko tu tātad varēsi izmantot produktā bez maksas. Nākamais sadarbības modelis ir papildus ienākums, jeb mazais biznes, jeb pasīvais biznes, ja, kā nu kurš to dēvē. Principā tas, kā jau minēju, tev prasa 2 līdz 4 stundas dienā, ko tu velti šai lietai, šai biznesam, rekomendācijām, ieteikumiem, padaloties ar savu rezultātu, ja, jo atceramies, ka mūsu pašu rezultāts ir labākais, fantastiskākais instruments, kā piesaistīt cilvēkus, jo cilvēki mums uzticās, ja tie, kas mani zina, viņi uzticās, viņi mani redz, un viņi arī, ja Diānai tas strādā, tad man arī tas varētu strādāt. Un tādā veidā, veltot apzināti laiku, mēs tiešām varam veidot papildus ienākumu. Un trešā sadaļa jau ir šis te lielais starptautiskais biznes, kur nav robežu, tiešām robežu nav, mums visa pasaule ir vaļā, ja vien tev ir internets, telefons vai dators, un, piemēram, man ir klienti šobrīd 9 pasaules valstīs, tā kā robežām te nav vietas, jā. Un, ja teiksim, tad, kad mēs jau esam lielajā biznesā vai arī kaut vai papildus mazajā biznesā, tad, lai saņemtu šo te naudu uz kontu, noslēdzam līgumu ar kompāniju, deklarējam sevi kā uzņēmēju, ja, jo mēs nodokļus maksājam, visam ir jābūt papīriem kārtībā. Tātad vai nu tas ir individuālais uzņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs vai SIA, jāizskata savi varianti, nodeklarējamies un strādājam un esam uzņēmēji. Tā, kā tad rodās nauda? Tā, lai, teiksim, bišķiņ ilustratīvāk jums parādītu, lai saprotamāk. Tātad šeit tas rozā, tajā oranžajā aplītē esat jūs. Jūs piesaistat cilvēkus. Tas nozīmē to, kā jau teicu, vienkārši es padalos. Es sāku dalīties ar savu rezultātu. Vienalga, vai tas ir online, vai tas ir satiku kaimiņieni veikalā vai vēl kaut kur. Jā, vienkārši runājiet, nebaidieties, stāstiet, kas tas par produktu, ko jūs darāt. Un tādā veidā, kā jau teicu, nāks arī atpakaļ šīs te iespējas. Tātad mēs, tu un vēl 6 cilvēkus, teiksim, mēs uzrunājam, kuri pasaka, jā, es arī to gribu mēģināt. Tātad kopā jūs esat 7 cilvēki. Un 7 reiz, tātad, nepastāstīju to, ka, piemēram, jūs iesakat šiem te cilvēkiem starta komplektu, kas ir detoks, 92 eiro un 55 punkti, un Fun Detox 52 eiro un 28 punkti. Kopā tie ir
par šo komplektu 83 punkti. Tu nopērc pats šo komplektu, jo atceramies, ka mums pašiem arī ir jālieto, jo rezultāts ir un pašam ir jāizgaršo visi produkti. Un tikai tad tu varēsi tiešām no sirds dalīties ar šo savu rezultātu. Plus tu uzrunā vēl 6 cilvēkus. Kopā tie ir 581 punkts. Tālāk šos 581 punktu mēs pareizinam ar tiem 25%. Pareizinam ar 25% un mums nākamajā mēnesī ieripo maciņā 145 eiro. Bet, ja mēs vēl atrodam 3 cilvēkus, tātad kopā 10 cilvēki, tu plus vēl 9 cilvēki, un tie jau kopā ir 830 punkti, reiz 0,25%, tie jau ir 207 eiro. Un, ja vairāk mēs savācam punktus pa 750 punktiem, tad kompānija mums izmaksā arī prēmiju 50 eiro apmērā, un kopā tad tie jau mums ir 257 eiro. Tātad man liekas, īstenībā, tad, kad es nolēmu būt šajā biznesā un es ieraudzīju šo slaidu, man likās, bet tas taču nav nemaz tik grūti, ja, ka man nav vajadzīgs 100 000 klientu. Likās, ak, Dievs, kur lai es vispār ņemu cilvēkus, kā lai es viņus atrodu. Bet principā tie ir 6 līdz 10 cilvēki no tava vidus, kas ieraugot tavu rezultātu, iedvesmojoties no tevis, arī pasaka, jā, es arī to gribu. Un lūk, tātad šādi arī mēs varam uzrunāt cilvēkus. Jā, un tālāk jau tiešām, kā jau minēju, šeit nav griestu, jo tā līkne iet uz augšu, un varbūt arī esiet dzirdējuši, jā, ka mēs te reizēm runājam pa visādiem rangiem un par direktori un meistari mums šeit ir. To padziļinātāk noteikti mēs aicinām jūs uz kādu mūsu biznesa pasākumu vai sazināties ar savu šo te mentoru, lai izskaidro, izstāsta, bet būtībā, jā, mēs redzam, ja, ka tātad no direktora līdz zelta meistaram tas ceļš tiešām ir pilnīgi reāls, pilnīgi izdarāms no tiem 145 eiro līdz 10 000 eiro mēnesī. To mēs visu varam sasniegt šeit. Un, jā, kādas vēl ir priekšrocības? Tātad ir Coral Club, ir tik dāsna kompānija, ka sniedz arī saviem partneriem, saviem līderiem bonusus. Un bonusi ir 3 veidu. Ir autobonus, ir nekustamā īpašuma bonus un ir arī izglītības bonus. Šeit jūs redziet bonusu skaitu pasaulē, bet man vairāk patīk šie cipari, kas ir Baltijā. Tātad Baltijā saņemtie bonusi, autobonusi, nekustamā īpašuma bonusi, mēs redzam, ka arī ir paņēmuši, kā saka, savu labu ciparu. Un vēl skaistāk man patīk šie cipari, kuri ir Latvijā saņemti. 10 autobonusi un 8 nekustamā īpašuma bonusi. Un ja kādreiz liekas, vai tad Latvijā ir reāli vispār kaut ko tādu sasniegt, jo īstenībā tas arī bija tāds mans baigais stereotips, jā, tāda mana pārliecība, ka Latvijā jau nevar ar tīkla mārketingu neko nopelnīt un sasniegt labus rezultātus, tad šis mani reāli manu pārliecību apgāza. Un vēl vairāk man patīk šie cipari, kur tieši Vinetas Meduņeckas struktūrā ir lielākā daļa no saņemtajiem autobonusiem, nekustamā īpašuma bonusiem. Ja? Tātad mēs redzam Vinetai 4 līmeņu bonus, Jurim Serjāgam cilvēks, kurš ir ratiņkrēslā, ir 2. līmeņa bonus, viņam ir superīgs dzīvoklis jaunā projektā. Tāpat arī Jānim Dvēselītim, Evitai Tīdmanei arī ir 2. līmeņa jau bonus, Velgai Gūtmanei un Elīnai. Elīna tikko nesen arī savu autobonusu saņēma, un tad, kad es arī ieraudzīju šādus skaistus ciparus, man likās, bet mūsu Latvija var, un tiešām Latvija ir tāda, izraujās tiešām no Baltijas kontekstā pilnīgi noteikti un pat Eiropas kontekstā, ja, un arī, teiksim, kompānijas vadība ir ievērojusi Latviju
un Latvijas apņemšanos, un nevajag domāt, ka, tad jau tirgus ir pārpildīts, ziniet, ticiet man, lai it kā liekas, ka Latvija ir maza valsts, bet īstenībā vēl joprojām ļoti daudz cilvēku nemaz nezin par šo kompāniju, nezin par šīm iespējām, tāpēc durvis ir vaļā un visas iespējas jums. Tālāk nedaudz arī parādīšu, kādi ir šie te soļi un tas princips, kā mēs no šī te direktora varam nonākt līdz zelta meistaram ar ienākumu 10 000 eiro mēnesī. Tātad, tas ir tas ceļš. Principā tas ir atkal tikai 3 kāju princips. Principā tev vajag tikai 3 cilvēkus, lai tu sāktu savu šo te biznesa iespēju šeit. Tātad, tu izveidoji savu šo te direktoru 750 punkti, 240 eiro tu nopelnīji. Nākamajā mēnesī, piemēram, tu piedāvā šo te iespēju arī kādam no saviem cilvēkiem, kam tu ieteici šo produktu. Piemēram, 3 cilvēkiem tu iesaki, redz, kur es saņēmu 240 eiro, produkts bez maksas, varbūt tu arī gribi. Un tas cilvēks tev pasaka, jā, kāpēc gan ne? Un viņš arī izdara nākamajā mēnesī to pašu. Tātad tie 3 cilvēki arī izdara to pašu. Tu jau nopelni 470 eiro un tavi 3 uzaicinātie cilvēki, katrs nopelna 240 eiro. Un principā tālāk ir tā saucamā duplikācija, kā mēs stāstam, ja? Tātad tu ieteici 3 cilvēkiem. Tie 3 cilvēki atkal iesaka vēl 3 cilvēkiem. Un tādā veidā mēs caur šīm te rekomendācijām, caur šīm te biznesa iespēju parādīšanas mēs gan paši saņemam, gan arī dodam citiem cilvēkiem iespēju nopelnīt. Ne tikai veselību atjaunot, uzlabot, bet arī nopelnīt naudu. Jo, kā mēs arī sakam vienmēr, jo katrs tavs eiro, ko tu saņem, tas ir kāda cilvēka rezultāts. Un tas cilvēks ir laimīgs, ka tu viņam to esi iedevis un parādījis šo iespēju. Un arī tu pats esi laimīgs, apmierināts un apdāvināts. Un garšīgākais sākās no meistara 20 000, kad ir šie te bonusu sistēma, ir meistaru brīvdienas pilnībā apmaksātas uz dažādām eksotiskām valstīm. Šeit mēs arī redzam, mūsu Latvijas līderi ir bijuši Evita, Jānis, Velga un Vineta. Un tas ir, pilnīgi apmaksāti, un es tagad neatceros, uz kurieni lidošu šogad, bet arī Maurīcijas, laikam, bija ļoti eksotiskas valstis, pilnībā apmaksātas un ar krāšņiem salūtiem, krāšņām ballītēm, un tiešām tā, kurā darbā vēl, es tiešām tā padomāju, kurā darbā vēl tev apmaksā tādas brīvdienas, kurā darbā vēl tev dāvina automašīnu vai nekustamo īpašumu, vai apmaksā taviem bērniem mācības Londonā vai ASV. Es nezinu tiešām tādu vietu. Tagad zinu, Coral Club. Lūk, un tā šis te 3 kāju princips, ka mēs tikai duplicējam, un iesakam, parādam šo iespēju arī citiem cilvēkiem. Un tā mēs varam aiziet kā jau teicu, no 125 eiro mēnesī līdz 10 000 eiro mēnesī, un arī vēl augstāk par 10 000 eiro mēnesī, jo griestu šeit nav. Un tagad tāds jautājums, mazliet pārdomu rosinošs jautājums katram jums pašam sev. Ja pēc 12 mēnešiem tava dzīve būtu labāka, vairāk enerģijas, labāka veselība, papildus ienākumi, ko tu būtu gatavs darīt šodien, lai to īstenotu? Tā kā es aicinu katram padomāt par to, kāds ir jūsu mērķis, kā jūs redzat savu nākotni, savu veselību, savas finanses pēc gada, pēc 2, pēc 10, un gaidam jūs mūsu pulciņā. Tagad droši vien mums ir arī kādi jautājumi, es ceru. Varbūt ir čatiņā kāds jautājums? Nav čatiņā, viss cītīgi klausījās, laikam. Jā, un es redzēju, ka cītīgi pierakstīja cilvēku malcīši. Jā. Droši var pieslēgties ar balsi, varbūt kaut ko pajautāt.
Vai uzrakstīt, vai bija vērtīga, vai vispār kaut ko sapratāt? Ja neko nesapratāt, jums ir mentors. Viņš visu to vienkārši soli pa solim visu izstāstīs. Jums galvenais jāsaprot, ka šeit ir iespējas. Ja? Mārīta, nu jūs ieraudzījāt savus 400 eiro? Jā, es ieraudzīju savus 400 eiro, bet man radās jautājums. Tur bija tāda frāze, ka kaut kādā, pat bija tā kā neierobežotā laikā periodā tie 500 punkti. Tad, ja viņi ir, tad pie nākošā pasūtījuma viņi tā kā atspoguļojās. Nu, kā tur ir ar tiem 500 punktiem? Nu, ja jūs sasniedzat neierobežotā laika posmā, bet nesasniedzat mēneša apjomu 500 punkti, tad jūs kļūstat par prēmiju patērētāju un saņemat no saviem punktiem, ko jūs katru mēnesi tērējat, 10% atpakaļ. Piemēram, jūs pa 100 punktiem kaut ko nopirkāt jūnijā, ja? Tātad jūlijā šajā 7. datumā jūs redzat, ka jums maciņā ir 10 eiro, kurus jūs varat tērēt produktiem. Bet, ja jūs mēnesī jums apjoms ar jūsu draugiem visiem kopā ir 500 punkti, tad jūs saņemat 125 eiro. Tad praktiski sanāk, kad ir tas kad es ieraugu to savu rezultātu maciņā, tas ir kaut kāds 7. datums. Jā. Šobrīd jābūt jau visiem no vakardienas, man liekas, jau ir, un var tērēt to naudu produktiem. Jā. Paldies! Liena raksta, paldies, ir par ko padomāt. Jā, ir, un tas, ko visu Diana stāstīja, visi tie pasākumi, mums ir katru nedēļu veselības lekcijas, jūs varat likt savos profilos informāciju, piemēram, nākošu nedēļu būs par aknu atjaunošanu, jā, lekcija, pēc tam būs par holesterīnu, pēc tam būs par urīnceļa veselību. Jūs varat visu laiku ņemt no šīm grupām informāciju, vai tādā veidā, vai pārveidotā veidā, likt savos profilos, aicināt cilvēkus uz šīm lekcijām, un līdz ar to jums ir atkal jauni klienti. Aicinat uz lekcijām, aicinat uz pasākumiem, braucat uz Coral Stories, ņemas līdz savus draugus, jo vairāk draugi nāks un klausīsies, jo viņi ātrāk būs šajā mūsu pulkā. Un jums sāks augt arī ienākums. Cik pašam jānodrošina punkti, Marita jautā? Minimums 50, ja esat direktors. Ja jūs neesat direktors, tad principā vienalga. Jā, pateicu. Elīra raksta, pateicos, ļoti vērtīga informācija. Jā, nu viss būs ierakstīts, Diana, vai ne? Varēs noskatīties vēlreiz, lēnāk garā izkonspektēt. Bet, ja tiešām interesē, tad jums ir mentors un vajadzētu veikt šo pirmo tikšanos, nospraust tuvākos mērķus, sarakstīt darbību plāniņu, kas jums ir komfortabls, kā jūs gribat iet šo ceļu, ko jūs darīsiet šajā laikā un sākt. Visas lielās lietas sākās no maziem soļiem. Jā, un pirmā pieņemtā lēmuma. Tā kā aicinām visus pārdomāt, padomāt, pieņemt lēmumu, sazināties ar savu mentoru un tiešām iziet šo ceļu vēlreiz lēnītēm. Kā saka, nav viss, jā, reizēm ir cilvēki, kurš pasaka, nē, es vēl neesmu gatavs, es vēl neizprotu to veselības koncepciju vai neizprotu biznesa modeli un tā kā baidās sākt tikai tāpēc. Bet nav jābaidās, jo jums mentors ir kā saka, uz roka, uz pleca, un visus jautājumus vienkārši ir jāmācās laika gaitā, jo arī tad, kad es sāku šo biznesu, tad es vispār no kultūras darbinieka par šo veselības tēmu vispār neko nesapratu, un es vienkārši sāku soli pa solim, un tad jau arī tikai darot, mēs varam iemācīties. Jā, un papildus visam jums būs milzīga pašizaugsme, jo šajā procesā mēs atbrīvojamies no kompleksiem, iegūstam vienkārši ļoti vērtīgas iemaņas un daudz draugus jaunus
veselīgi domājošas un ambiciozas, jo jūs jau zinat, jā, kāda ekonomiskā situācija šobrīd ir Latvijā, jā, un cilvēkus laiž vaļā, un ne tikai Latvijā, arī pasaulē ir diezgan tāda spēcīga ekonomiskā krīze, un runā par to, ka pensiju mums nebūs, tad vismaz šos savus, jā, kuram nav liela ambiciozu mērķu, vismaz savus 400 līdz 1000 eiro papildus pensiju mēs tiešām varam nodrošināt diezgan ātri un diezgan vienkārši izveidojot savu sakotāju komandu un savus jaunos partnerus piesaistot caur mūsu pasākumiem. Un šeit jau strādā komanda. Ja komanda vada šos pasākumus, jūs pats pievienoties un nākat vienkārši šajā visā lietā ar saviem draugiem un ar saviem paziņām, ko jūs esat uzrunājuši. Un sākotnējā etapā jums pašiem nemaz nav nekas ne jāstāst, ne jārunā. Principā mentors to dara sākotnējā etapā jūsu vietā. Paldies, vērtīgi, Marita raksta. Jā. Paldies visiem, paldies meitenes Vinetai, Annai, ka pievienojāties, atbalstījāt šo Zoomu. Un jā, noteikti jūs saziņu. Tā kā paldies visiem. Uz tikšanos nākamajā Zoomiņā.